Šeit ir kanjona mala. Šeit atbalsojās vārdi. Šeit ir spēks. Šeit ir atziņa, kas tad īstenībā notiek. Atnākusi viegli un nepārprotami. Ziniet, kāpēc tāds šķēlums vispār ir radies? Kāpēc meli turpinās? Bailes. Bailes nogāzties tur atziņu bezdibenī. Bailes, kad viss tas kļūs redzams. Patiesība jau pasaulē atvērta. Un jūs sakat, kāpēc Latvijas mediji nesaprot, viņi neredz. Viņi baidās, viņu bailes ir paniskas. Un bailes nevis no mums saprātīgajiem. Bailes no tās nelaimīgās apmuļķotās tautas daļas, kuru viņa ir vazājusi aiz deguna 4 gadus. 4 gadus ir melots cilvēkiem. Un apmuļķoti ir tieši tie nedomājošie. Un no viņu dusmām ir bailes. No mums ko baidīties? Mēs saprotam, ka naids ir postošs un atriebība ir nejēdzīga. Mēs to saprotam, bet viņi nesaprot. Bet agri vai vēlu viņiem šo patiesību nāksies atvērt. Agri vai vēlu taisnība izlīdīs ārā, parādīsies ekrānos, pasaules medijos atvērsies un būs jāpasaka. Nu, kaut kā jātiek galā ar savām bailēm. Jā. Visa iemesls ir primitīvās dzīvnieciskās bailēs, kad masu medijus kopā ar laicīgo varu noslaucīs tās tautas daļas dusmas, kas ir nežēlīgi un ciniski apmuļķoti. Viss ir vienkārši. Bet agri vai vēlu, viss atvērsies. Au! Viss atvērsies.